Maltā kā karstu varētu apzīmēt ne tikai klimatu, bet arī nekustamā īpašuma tirgu. Diezgan tādā nozīmē, ka tirgu notiek daudz darījumu. Ir daudz ārvalstnieku, arī vietējie, ir samērā augsts pieprasījums. Un savukārt tirgu varētu apzīmēt kā stabilu. Es pat teiktu, kā ļoti stabilu. No 2016. gada līdz pagājušam 25. gadam vidējais dzīvojamā sektorā vidējais cenas pieaugums ir 5,77%. Izņēmums bija 20. Covid gadā, kad gluži vienkārši šī valsts, ja tā varētu, bija slēgta, jo, kā zināms, Maltā var nonākt tikai ar lidmašīnu, arī ar kuģi, bet pamatā jau viss ceļo ar lidmašīnām. Tad, ja neņem vērā šo vienu gadu, tad kopumā katru gadu tirgu, nekustamā īpašuma tirgu ir cenas pieaugums 5-6% gadā. Ar to varētu teikt, ka šis tirgus, jā, patiešām ir ļoti stabils.